Sveicieni! Pastāstīšu jums par iekšējās komunikācijas speciālistu jeb mākslīgā intelekta aģentu jūsu uzņēmuma automatizācijai. Šis te iekšējās komunikācijas aģents atbildēs pilnībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ir ar jūsu uzņēmumu, jūsu jaunajiem, vecajiem esošajiem darbiniekiem. Darbiniekiem nebūs jāiet pie personāla daļas un jāuzdod dažādi jautājumi vai jāzvana, tādējādi apgrūtinot gan personāla vadību, gan arī tērējot laiku un resursus. Jebkurš jauns darbinieks atnākot pie jums un iestājoties darbā, viņiem tiek dota piekļuve kā šādam te mākslīgā intelekta aģentam, lejuplādējot aplikāciju. Lejuplādējot aplikāciju, darbiniekam automātiski ir piekļuve visai informācijai, kas ir saistīta ar jūsu uzņēmumu iekšējie kārtības noteikumi, uzņēmuma politika, darba drošība, ugunsdrošība un jebkāda cita informācija, kas darbiniekam būtu jāzina. Darbinieks jebkurā brīdī 24/7 var uzdot jebkādu jautājumu. Piemēram, jau ir sagatavots jautājums, kā izmantot šo rīku. Pastāsti, kā var izmantot šo rīku. Un chatbotiņš pastāstīs, tu vari droši uzdot jebkādus jautājumus, kas tev ir saistoši, un chatbots par to atbildēs. Tikpat var paņemt, uzrakstīt, piemēram, kāds ir darba laiks. Chatbots uzreiz apskatās datu bāzē un pastāsta par visiem darba laikiem. Kas ir uzņēmuma vadītājs, piemēram. Ja arī kaut kādu kļūdu pielaiž darbinieks, tad arī chatbots tāpatās šo jautājumu apstrādās. Un viena no svarīgākajām lietām ir, kad jūs pieņemiet darbā darbinieku, jums nav viņš jāsēdina un nav jāapgrūž ar daudz dažādām mapēm un anketām, kad viņam ir jāizlasa viss iespējamais par darba drošību, ugunsdrošību, iekšējie kārtības un darba noteikumi. To visu viņš varēs izdarīt sekojošā veidā. Tātad mēs pirms tam darbiniekam paskaidrojam, kā tas ir darāms, un viņš atver sadaļu chatbotā, un šeit ir pagaidām tikai daži piemēri, bet, piemēram, viņš var uzrakstīt ievadu apmācības darba vietā. Atverās šāda anketa, viņš aizpilda visus datus, kas ir nepieciešami, parādās arī apmācības video par konkrēto, piemēram, darbs ofisā, cilvēks noskatās, te arī ir oficiāli parakstīti noteikumi pievienoti, te arī tekstuālā veidā, ja kādam gribās lasīt, var arī nelikt to, un beigās tad ir arī precizējušie jautājumi, teiksim, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, un tad darbinieks ieķeksē, šeit ir tikai daži jautājumi, protams, to var visu papildināt detalizētāk un īsāk, vai īsāk. Un tad, kad cilvēks to visu ir izdarījis, viņš šeit ņem un savā telefonā ar pirkstu parakstās, kas ir leģitīms paraksts, un tas tiek uzskatīts kā īsts paraksts. Lūk, darbinieks iesniedz, un kā tad uzreiz nāk ziņa personāla daļas vadībai vai drošības speciālistam, vai pie kā ir piesaistīts šīs te anketas. Katrai anketai ir arī atskaita, kam viņa tiek nosūtīta. Un viss, un jums ir gatavs darbinieka kartiņa, kas tiek savienot ar CRM sistēmu, un kas ir arī savienojama ar personāla vadības sistēmu. Un jums automātiski jūs varat dabūt PDF formātu, CSV formātu, kādu jūs vēlties. Lūk tā, sākam visu no jauna, un principā šāds te iekšējais komunikācijas
kanāls palīdzēs jums efektivizēt, optimizēt un automatizēt personāla vadības jautājumus, iespējams samazināt darba spēku, samazināt resursus un izdevumus. Un, ja jums interesē, droši sazinieties, izveidosim jums demo, kā tas izskatītos jūsu uzņēmumam, un uz veiksmīgu sadarbību. Paldies par uzmanību!